Bijība Dieva priekšā, tas ir tāds ļoti plašs un ļoti svētīgs tāds pasākums. Klausīties Dievu, tas ir vislabākā, visvētīgākā lieta no visām lietām, kas vien var būt. Iemācīties saklausīt viņu, bet saklausīšana sākās ar pirmo ceļu tikai. Es apklustu, es apstājos, es iemācos visu sevi apklusināt, un pēc tam ar visu uzmanību savu ausi pievērst uz Dievu. Dzirdat? Dievs zina, protams, kad mēs esam bērni, vēl kaut kādi tādi nesaprātīgi. Nu, reku tur mazais viens bērns, mammu, es gribu, vēl kaut ko tam ir. Dievs zina, kad mēs esam tādā vecumā. Protams, viņš tad rūpējas un gādā par mums, bet tad, kad mēs paaugām briedums sākās ar to, kad mēs sākam ieklausīties, tad ko saka. Mēs iemācāmies saprast, ko mums vajag saklausīt, lai paklausītu. Un tad, kad tu iemācīsies pirmkārt apklust, otrkārt atvērt savas ausis, treškārt klausīties, ceturtkārt saklausīt un piektais saprast, ko tev teica, tie ir tādi 5 posmiņi, lai mēs iemācītos dzirdēt Dievu. Lai mēs iemācītos vispār patiesību dzirdēt, dzīvības balsi dzirdēt, brīdinājumu balsi dzirdēt. Ziniet, kāpēc es to runāju? Slavēšanas laiks, tāds dievkalpojuma laiks ir laiks, kad mums jāiemācās sevi apklusināt. Nākt, klausīties Dieva nama, nākt, nevis šitam tā, kā lai saka, ņemties ar savām lietām. Ceļški tad, kad ir slavēšanas laiks, pielūgšanas laiks. Ja? Mūsu vecāku uzdevums ir mācīt bērniem. Bērniņi, vari tu skraidīt, lēkāt visu cauru dienu, bet tad, kad ir slavēšanas laiks, vienkārši iemācies, apstāties, mācies atvērt savas ausis, savas vajadzības, savas vēlmes, niķis, tiķi, vēl kaut kādas, viss iegribas savas apklusini, lai saprastu, kas te notiek. Nav uz pasaules neviena cita tāda vieta, kur vissvētīgāk to visu pielietot. Šodien mums tā pieaugušajiem ir tāda svarīga tēma. Mēs runāsim par paklausību. Ko nozīmē paklausība? Viena paklausība cilvēkus padara par vergiem, bet cita paklausība cilvēkus padara par Dieva bērniem, kas piepilda savu vajadzību. Ja jūs nemācēsiet Dievu priekšā apklust, noteikti Sātans jūs padarīs par vergiem un piespiedīs jūs klausīt pie viņu. Dancinās pēc savas stabulas. Ir viņam metodes un viņam ir līdzekļi. Saprotiet? Ja? Tāpēc mācamies un pieaugušie mācam bērniņiem. Ir laiks, kad bērniņi var kaut ko darīt, skriet, lekt un darboties, un uz galvas kāpt, un uz galda kāpt, un vēl kaut ko, visu. Mācamies Dievu priekšā, parādīt viņam visu cieņu, tādu maksimālo cieņu. Iemācam saprast, ka ir tādas vietas, svētas vietas, cienījamas vietas, kur sevi vienkārši apklusināt. Ja? Sarunājuši? Iedot to savam tuvākajam 5. Es sapratu, par ko mācītājs runāja. Jā, ir, saprotiet, man nekas, viss ir normāli, tā kā maz zīdaņu brēns, un mums ir jāmācās tik galā tām visām lietām, un es netaisos, tad liels skandāls taisīt par to, ka te trobos kaut kāds iet, jā. Bērniņiem jāmāca tās visas lietas, un mācam mēs arī. Praktiski te, slavēšanas laikā, mēs sakam bērniņiem, visi mūsu bērniņi cauri gājuši, reku pēdējā no bērniņiem, reku šitais te ir. Visi slavēšanas laikā nekādas citas lietas nav. Ko? Abižāli. Jā. Un es priecājos par to, ka kaut ko bauguši, izauguši, jā, un prot dzirdēt, un prot saklausīt.
kādas labas lietas priekš sevis, priekš savas dzīves. Un tāpēc es kā vecāks varu teikt, svētīgi mēs esam kā vecāki. Ja? Tāpēc visi vecāki, jūs priecāsieties, ja iemācīsiet savus bērniņus īstajā laikā apstāties, klausīties un pēc tam dzīvot dzīvi ar visu savu sirdi. Visi esiet svētīgi. Bērniņi, jums ir bērniņu plāni. Ja. Labi, jauki. Palūksim. Vispār. Jā, palūksim par valību. Valību palūkas mājās, vēl problēmas. Turpinās būt, turpināsim iestāsimies cīņā par viņu, tā lai mums te viss notiek. Jā. Tēvs, mēs tev pateicamies, ka mēs varam pienest tās priekšā. Nākam tavā priekšā. Tu esi mīlestības Dievs. Tas, kas rūpējas, tas, kas gādā par katru vienu no mums, ieskatot arī par valību. Tēvs, mēs lūdzam un iestāmies par viņu. Mēs sakam, Jēzus, kas vārdā dziedināšanu un veselību viņas plecam. Dziedināšanu un veselību viņas plecam. Dziedināšanu un veselību viņas plecam. Tās palīdz viņai saprast un izprast un saklausīt no tevis šo risinājumu priekš viņas, lai viņi var ieraudzīt. Jēzu, tu samaksā visu pilnu cenu, lai viņš būtu dzīva un dzīva pārpilnīgi. Palīdz viņai saklausīt un dzirdēt šo risinājumu ceļu, risinājumu darbus, risinājumu lietas. Ja vajag paļauties līdz galam, lai turpinās paļāvību un nemitās ticības, ja kur vajadzīgs ir griezties pie kaut kā, vai piedurties un pieskarties pie kaut kā, lai viņa var saprast un izprast to vietu, to laiku, to veidu, kādā veidā priekš viņas var ienākt priekšā šī dzirdināšā, pārliskā, fiziskā, emocionālā, garīgā, dvēseliskā, materiālā dzirdināšana. Jēzus, kas var. Tās mēs tev lūdzam un pateicamies tev, lai slava un gods. Un svētī mūsu sarunās sadraudzībā, ka mēs varētu saprast un izprast tādu patiesi Jēzus vārdā. Āmen. Labi. Kā jūs varētu atbildēt uz jautājumu? Ko nozīmē paklausīt? Ko nozīmē paklausīt? Un pēc tam būs otrs jautājums. Vienkārši jautājums. Ko nozīmē paklausīt? Vienkārši jautājums. Ko nozīmē paklausīt? Ja tu saki, kad paklausi un izdari to. Ja tev saka kaut ko... Savādāk dabūs ar žagaru. Savādāk dabūs ar žagaru. Paklausīt. Ieva, ko nozīmē paklausīt? Tā viņš pateica? Arī par žagaru, jā? Klausīt. Tas iedomājies, ja tu klausīt dabūs. Tiešām visi piekrīt? Vēl variants nav? Daniel. A kas pasaka? Ko paklausīt? Jā. Matemātikas skolotāji. Izkultūras skolotājs. Tu saproti, no tā, kā tu paklausīji, tu tagad uzvarēji 3 cīņās. Vienkārši noslēgums. Tu paklausīji savām treneru norādījumiem, vai neklausīji? Un viss. Padomu. Treneru padomu. Un tas mēs augļus. Ok, labi. Ko mums vajag paklausīt? Un ko nevajag paklausīt? Jo ne visas balsis, ne visi cilvēki, ne visas personas ir jāpaklausa. Kā jūs šķirojat?
Kuru vajag paklausīt, kuru nevajag paklausīt. Ko? Šķirojat? Sijāja. Sijāja, jā? Jā. Jā, mēs ir labais meita. Mīļā meita, tu visus paklausi? Nē. Kā tu atšķiri, kurus paklausīt, kurus ne? Nav tādu iekšēju kritēriju? Nē, bet tur jau arī atšķirībā, ko viņi saka, lai es daru, vai viņi saka kaut kas, kas ir, nezinu, saistībā ar skolu, vai tas ir kaut kas, kas saistībā ar veselību, vai ko. Tur jau atšķirība, ko viņi saka. Aha, vēl viena iezīme, tas nozīmē. Tur ir jāizvērtē. Jāsaprot, ir, ko paklausīt, ko ne, un arī otrs, ne tikai to, arī ko saka paklausīt, ja uzskata, ka tev ir jāpaklausīt, jā? Nē, bet cilvēki jau runā vienkārši paklausīt. Tas jau uzreiz nenozīmē paklausīt tikai pavēlēm, tas nozīmē paklausīt arī, nezinu, šitais ir, nezinu, melnā šokolāde ir labā kaut kam. Nu, es domāju, ok, labi, es paklausu tam teikt. Tu ieklausies, pārbaudi. Jā. Ieteikumi. Ieteikumi, uzņem, sakumi. Nu, labi. Vēl jaunas iezīmes. Kur vēl kāds var pastāstīt? Юзефа. А всем не надо, всем не надо поклаусить. Правильно, истину глаголишь. Надо кому-то верить тоже. Доверять, но проверять, да? Этому человеку поклаусить. Не каждому можно. А кому можно? Вот неизвестно кому. Надо доверять этому человеку. Правильно, неправильно сказал. То есть сначала надо человека проверить, Да, истину глаголит ли, да. а потом только, если можно доверять, значит Да. можно поклаусить. А можно и не послушать этого человека, который я вот знаю, например. Угу. Хорошо. Āri, tu vispār kādu klausi? Pats sevi. Pats sevi, ja? A sevi var paklausīt? Man nav ko. Tev nav variantu, ja? Man kungu nav, ko es gribu, to es klausa tikai sevi, ja? Jā, tikai sevi. Klausa tikai sevi. Vispār tāds interesants formulējums. Sevi dažreiz nevar klausīt. Var vai nevar sevi klausīt? Jā, sevi var klausīt. Tu sevi klausi? A kādu citu? A ko tu neklausi? Ar kādu. Kādu citu, jā. A sevi tu kādreiz neklausi? Jā, interesanti, labi, man patīk. Mīļā. Ko tu paklausi? Ir kaut kāda sistēmas kārtība. Nu, tā kā vajadzētu it kā paklausīt tas, kas virs tevis ir, nu, virs manis, tā pareizāk sakot. Vienmēr? Nu, skatoties, ko liek darīt, vai, nu jā, liek darīt. Protams, ja viņš tev teiks, lec ugunī, tu taču neliksi. Nu, būtu jāpaklausa, priekšnieki jāpaklausa. Kāpēc nāks ar pēc to tāpēc?
Un tieši neteiks tās mūžības. Kāpēc ne, viņš jau teicis iepriekš? Kā lūdzu? Viņš taču ir teicis iemecot uz šito ten bērnu ugunī. Nav teicis. Kas tur bija? Nē, kumā, nē. Tas tur bija, ko tur vajadzēja. Nē, upurēt Ābrahamu. Jā, upurēt bērnu. Jā, teicis. Bērnu upurēt! Jā! Nu šausmi. Vajag paklausīt. Ābrahams pacēlas nazi un jau gatavs bija nodot. Tas, man liekas, ka izklausās vairāk pēc fanātismu nevis sekošanai. Nu, labi, dzirdējāt. Kā vienādēļ teica, kad ostiem priesteriem, kas tur bija kalpa, ka viņi upurēja savus bērnus, un Dievs teica, pat tādas domas nav ienākušas prātā, kad varētu bērnus upurēt, ka tā ir negatīva Dieva acīs. Tad nebija runa par to, ka viņš novēlējās, bet viņš jau pārbaudīja bija. Kamēr Ābrahams gāja augšā, viņš jau nezināja, pa otru pusi varbūt gāja kasaka, aucijā, upuris jau īstais gāja. Tas ir tik briesmīgs pārbaudījums, tāpēc, ka kādā veidā, tas ir tik briesmīgi skatīties, ja viņš ir gatavs nogalināt savu bērnu, viņš ir vērtīgs manās acīs. Tas ir tik briesmīgi skatīties to, tāpēc, ka viņš redzēja Dievu, jo Dievs jau viņam pirms tas bērns piedzima, viņa teica, ka no viņa būs viņam neskaitāmi pēcnācēji. Ja viņš ticēja tam, ka ja arī viņš nomirtu, viņam būs tie pēcnācēji, tad viņš Dievs viņu uzcēls augšā. Tur jau bija ticības jautājums lielākā mērā. Tas tā nav saprotams. Un tādā laikā jau arī citi laiki, tie jau nebija tādi humanismu laiki, kādreiz vecajā derībā, ja tev kāds kaut ko izdarītu, to pašu darīja viņam atpakaļ. Viņš tev acis izsitoja gāju un izsit viņam arī aci. Ja? Tāds bija viela likums, ka tu varēji atviepties. Bet jaunā derībā, ja Jēzus atnācis, viņš jau visus tos grēkus uznes krustā. Viņš ir tas upuris un mēs vairs nedrīkstam atriekties. Pilnīgi tā vecā derība, tas pilnīgi ir cits konteksts. Ar jaunu derību. Mēs dzīvam jaunā derībā. Tas bija ticības jautājums, tas bija liels ticības jautājums. To miesīgi nevar saprast. Un apspriest to miesīgi to nevar, jo tāpēc, kad tas nav saprotams, ceļš mūsu humanismā, tas nav saprotams. Tur jāizlasa, jāsaprot, tālāk konteksts. Nu, principā, es domāju, ka šī jautājumā atbildi slēpjas pēc tādā apgalvojumā, lai es varu ticēt tam, kurš man kaut ko lūdz izdarīt. Tas ir svarīgākais jautājums. Ja es pazīstu kādu personu, un es saprotu, ka viņam var uzticēties, tas nozīmē, ka es arī tādos interesantos, tādās pavēlēs, varbūt lūgumos vai ieteikumos, lai gan man iekšā domas ir citas, uzskati citi, iespējams mans viedoklis vēl kaut kas. Tad tikai tāpēc, kad es viņam uzskatu, ka var uzticēties, saka, kungs, ok, es kā domāju tā, bet labi, es tev tiešām zinu, ka tev var uzticēties. Ja es rīkošos. Tas ir tāds dziļš ticības pārbaudījums. Bet runājot par dēlu prasīšanu, Ābrahams bija gatavs upurēt uz altāru, tad bija skaidri un gaiši tāds dziļākas ticības jautājums un arī visas cilvēces glābšanas jautājums. Ābrahams patiesībā izdarīja vienu tādu ļoti nozīmīgu aktu.
Viņš to izdarīja par patiesībā visiem cilvēkiem. Ābrahams pateica, ok, Dievs, ja tu man lūdzas, arī upurēji savu dēlu, es pateicu, es ticu, ticu, es domāju, viņam tāpat tur bija dvēseliskas mokas, tādi uzskati, viedokļi, vēl kaut kas. Jā, piekrītu arī vecā derība, teiksim, vecās tā dzīves laika, tādi principi, jā, ja mēs dzīvotu, kā lai saka, kaut kādās, nezinu, tagad jau var dzīvo, kaut kādas iezemiešu ciltis, kuriem civilizācija vēl nav aizgājusi, viņam ir pilnīgi cits nomāšanas veids, viņam ir citi tādi dzīves principi un uzskati, jā. Norēķinās ar sivēnu astītēm, jā, cūku astītēm, jā, viņam valūta tāda ir, jā, un viņam tikko es te uzzinu kaut kādā viena Āfrikas ciltī, tur ir tā, esot tā, ka tur vēl joprojām tagad 22. gadsimts tādas ciltis ir, kur, piemēram, it kā ir ģimene, jā, it kā vīrs ar sievu, tad skaitās tā kā vīrs ar sievu, jā, pāris ir, un tik līdz ciemiņš atnāk, tad tas vīrs vienkārši laimīgs ir, ka viņš savu sievu var piedāvāt ciemiņam ar to pāri. Jā. Nu, ir tādas, tā, teiksim, uzskati, jā. Piekrīt, ka arī tas tur nostrādāja, tas ir, teiksim, tāds, bet, ja dziļāk tā ieskatās, Dievs tik ļoti augstu novērtēja šo Ābrahama gatavību, uzticoties viņam, arī, uzticēties arī šī jautājumā. Tas ir pirmais. Ābrahams saņēma apsolījumu, tiešām, tā kā Ilza teica, ka viņā tiks svētīts. Tas nozīmē, tev būs dēls, un nevis vienkārši, ka tu pats tur izdomāji, tu pie kalpones aizgāji, uztaisīji bērnu, un tas būs tas īstais. Jo šis bija vispār apsolījuma, brīnumaini iedotais dēls, ja? Apsolījuma dēls, Izāks. Tas ir daudz dziļāka tāda doma saprast to visu, un Dievs palūdz viņam upurēt. Un Ābrahams ticībā un paļaujībā uz Dievu gāja un upurēja, ja? Un arī visiem viņam iepriekš dotajiem Dievu apsolījumiem, ka viņš būs svētīts, ies un tā tālāk. Tie Dievs pateica, upurē. Būs pēcnācēji. Vienā vietā Bībelē rakstīts, ja Ābrahams, kāpēc bija gatavs, tāpēc, ka viņš ticēja tam, ka Dievs viņu arī no mirušajiem var atgriezt. Skaidri un gaiši. Ābrahams ticēja, ka Dievs viņu arī manāks var atgriezt atpakaļ. Tāda viņa bija ticība. Un viņš tādā veidā arī rīkojas un sāk. Bet Dievs novērtēja šo upuri tādā ziņā, ka es atceros vienu dievkalpojumu tāds interesants dievkalpojums bija. Dievs redzēja, ka cilvēks arī ir gatavs daudz ko uzticoties Dievam, kaut ko upurēt. Nav nedzīvo tikai pats priekš savām iedomām, pats priekš savām vērtībām, pats priekš sevis, ja? Tas ir kaut kas līdzīgs tā, ka, bērniem bieži viņi tāds pārbaudījums. Iedod man iedod to cepumiņu, ja, čipšu. Un vecāki saka, padalies lūdzu, reku ir meitenīte, padalies lūdzu. Tētis ir labs, tētis nopirks vēl, padalies. Ir bērniem ir arī pārbaudījums. Tad uzticēties vecākiem, nevis dzīvot tādās bailēs, un man pašām pietur. Nevis dzīvot tikai priekš manām vajadzībām, nevis dzīvot tikai priekš sevi, bet kad es arī dalos, uzticoties tam, ka, tas avots nemitēsies. Tētis nopirks, mamma nopirks, viņi ir labi. Ja viņi teica padalīties, es padalos. Ja? Un tad, kad vecāki redz, ka bērns tādā veidā ir atvērts, lai dalītos, normāli, es runāju par normāliem vecākiem, ja? Viens otrs uzskata, ka normāli ir vienkārši priekš kam tu vajag citam dzīvo pats ar to, kas tev ir, un pie kājas visi apkārt ir bērni tev. Ja? Māca bērniem ar tādus principus, dzīves principus, ja? Bet normāli tādi vecāki, domā, māca dalīties, māca žēlsirdību, māca mīlestību, cienīt otru, un tad viņi redzot bērns, kad vienkārši gatavs arī pēdējiem pat varbūt atdot, ja? Es nezinu, personīgi man ļoti sajūsmu tas, ka bērni mani dalās, prot dalīties, prot ziedot, prot uzupurēties, prot, kā lai saka, par velti kaut ko darīt, palīdzot, ja? Mani tas ļoti iedvesmo, manās acīs bērnu vērtību ļoti uzaugt. Un tādā patā veidā arī Dievs redzot to, ka Abrahams bija gatavs
gatavs uzticēties Dievam, ja upurēt, ok, labi. Un te arī Izāks jau nebija sīkā. Izāks jau bija pieaudzis cilvēks, kurš saprata to, ar ko tas draud. Ar ko tas draud, ka tētis tagad sasien viņu, viņš zināja, kas ir upura altārs. Izāks arī nepretojās, piekrīt. Ja? Tātad uzticēšanās un paļāvība. Un teica arī Izāks ir par Dievu teica, kas Ābrahama, Izāka un Jākaba Dievs. Ābrahama, Izāka un Jākaba Dievs. Dievs savu vārdu tik ļoti saistīja ar šo ģimenību, ar šiem cilvēkiem, tikai tāpēc, ka viņa paļāvība un uzticēšanās uz Dievu bija tik ļoti, tāda radikāla, tik ļoti. Saprāt, ir viena lieta, fanātiski, tas ir manas iedomas, es fanātiski absolūti pēc mana pieņemtā principa, es domāju, ka tā ir un neatkāpjas no saviem uzskatiem, ja? Tas ir fanātisks. Bez pierādījuma, bez adekvātuma, bez kaut kādām šim. Ābrahama ticība bija absolūti uzticošāks. Savu dzīvību Ābrahams uzticēs Dievu, savu nākotni Ābrahams uzticēs. Tā ir tiešām īsta ticība. Bet pierādā viņš paļāvās uz to, kam varēja uzticēties. Viss tas, ko mēs apzīmējam ar fanātismu, ir tāds vienkārši, ticēt kaut kam tādam, kuram pat pierādījumus, un neviens nevar atrast izvadu no kaut kuriem. Ticēt tam, kad Zeme radīta 2 miljoni gadu atpakaļ. Ar pierādījumiem? Man nevajag pierādījumus, es ticu, pat vienkārši, bet tu man neiestāstīsi. Tas ir fanātisms. Fanātisms nekad nebūs, kad es paļaus uz to, par ko es esmu pārliecinājies. Es esmu pārliecinājies, ka Dievs ir reāls vienkārši. Un man ir vienalga, ko citi domā. Man ir vienalga, ko ar mani dara. Es zinu, kam es esmu noticējis. Man ir mana pierādība, mana ticība un mana paļāvība ir uz to, kurš ir par sevi liecinājis, kur es zinu, ka viņam var paļauties. Ja? Tā kā Dievs redzēja, ka Ābrahams ir gatavs savu dēlu, un tad, zinām mērā, Dievs savu dēlu mūsu labā atdeva. Saprotiet? Tas ir tagad, cilvēki ar Dievu veidojuši ar šīs attiecības. Jā, par to ir nepieciešams padomāt, jā, un tiešām nenotāda mūsu dvēseliskās cilvēki, kur nenovērtību skalas, kur galvenais ir cilvēks un humanisms, bet no tādas vērtību skalas, kur ir mūžība, kur ir Dievs radītājs, jā, kas mūs visus ir radījis, kuriem ir vienkārši radīt, kur rokās ir mūsu dzīvība, mūsu alba, viss ir viņa rokās beigās. Ok, labi. Sākām runāt par tādu paklausību, kā Ābrahama. Un principā mēs sākām runājot par tādu jautājumu, ko nozīmē paklausīt Dievam. Paklausīt Dievam. Man tāds vienkārši pavadinošs jautājums parunājam par to, kā tu saproti, ja es paklausu Dievam, kas man no tā atliks. Kā jūs to saprotat? Kas man būs, ja es paklausīšu Dievu un uzticēšos viņam? Varbūt kāda pieredze, varbūt kāds ir. Vajag Dievam paklausīt, nevajag Dievam paklausīt. Kāpēc viņam vajag paklausīt, viņa ieteikumos ieklausīties? Var viņam ticēt, uzticēties, lai paklausītu? Mīļā. Svētīts tu būsi, ja tu paklausīsi. Kā tu saproti to svētību? Es paklausīju Dievu, Dievs ir apmierināts un caurums. Pāriem, Daniel. Tu Dievu paklausi? Bet es teicu, jaunā teikt, ka nebūs sistu pa vārdu.
Dievs atbalsta tādas sporta lietas. Tur pa ģīm, pats, pa aus, pa žoklis, savāt, pa degļas saka. Nezinu. Neuzdev viņam tādu jautājumu, Dievs, kā tūs to skatāt? Tas jau vēl zīves. Labi, ok, mums Dievs labi. Rūtiņu, Dievu paklausīt, var? Vēlreiz? Nejautāšu. Nu, labi. Jūzef, Dievu paklausīt, var? Vajag? Un kas tev no tā atliks? Kas tev par to būs? Dzīvosim, redzēsim, jā. Āri! Есть надо. Верить, доверять и послушаться. И что ты получишь? Поживем увидим, да? Окей. Āri. Kā ir ar Dievu? Paklausīt vajag? Es klausu lielākoties sev. Lielākoties sev. Tu pats lielāks par Dievu jau esi, jā? Ko? Āri? Kā ir ko, Sintī? Sev vajag ticēt vai Dievam labāk ticēt? Tev pašai sev ticēt vai labāk Sev Dievam? vispār neticu, nekad neesmu ticējis. Tu tici tam faktam, ka tu sev netici? Sevis vairs man neticu, bet Dievam es ticu, jā. Kā? Klausiet, viņam pilnīgi pretējais Dievam. Viņš teica, es sev tikai ticu. Nu, tas jau ir labi, ka kāds mācīs sev ticēt. Es sev neticu pašu. Jā, visās Kā var ticēt? galvā, jā, kā var ticēt. Dievs tev parāda, tu atmest to viņi. Kaut ko dari. Kaut kas, saplīst. Tā kā kāds tiešām plāks. Daudzais tā bijis. Tā kā aiziet tur, tu atradīs to, ko vajag vai varētu. Man tā ir vairākas reizes bijis aizēja. Tiešām ņem pa tādu bieži uz krūs vai kaut kas tāds vajadzīgs. Tiešām sakos ir, taču tā kā vajag man. Tiešām. Tas viss strādājas, nostrādājas. Es jau es nepaklausīju, kaut kāds muļķības. Nu, ej. Kā jau nobeidzām atreiku? Izslēdzām to. Izslēdzās, jā, pateikt. Beidzās strāva. Beidzās strāva. Nomaini pateikt. Un ieslēdz pie jautā. Otru pateikt. Labi. Tā ir. Ja tā varētu. Jā. Tu paklausi? Kas tev no tā atliec? Tu iegūsi panākumus? Labi. Un Ilze, mamma. Es paskatījos, ka Igolē paklausīt, ja? Jā. Nu, daudz vēl. Un paklausīt, pārstāv ir, ka Dievs paklausa mūsu lūgšanas. Pārstāvā Dievs paklausa mūsu lūgšanas. Jā. Un, lai Dievs paklausa saviem vīriem, un lai Dievs paklausa mūsu lūgšanas.
Uzklausa. Pateicība, vai kā lūkšanās tā pagātā. Jā, labi. Ok. Labi. Man gribētu pievērsties vēl vienai tādā lietā. Paklausībā ir 3 līmeņi. Paklausībai ir 3 līmeņi. Es tagad runāju par tādu normālu svētību paklausību, kad mēs paklausām labām lietām. Paklausot labām lietām, mēs iegūstam arī labus gala rezultātus. Jā. Un pirmais līmenis, paklausības līmenis, tas ir verciskais. Verciskais paklausības līmenis formulējas tā. Es paklausu, lai nesaņemtu sodu. Pazīstams? Jā. Paklausam. Piemēram, tu jau neiesi veikalā zakt, jo tu zini, ka tu dabūsi sodu sevi un cietumā. Jā. Tāds jau arī tas jau. Nē. Tāpēc saku, svētīgi, beigās, lai sodu nesaņemtu, man tomēr jāpaklausa. Paklausu, lai nesaņemtu sodu. Ļoti viena liela daļa, lielākā pārsvarā daļa no kristiešiem, arī Dieva bērniem, domā taisni šāda veida domāšanas veidu. Es paklausu, lai nenonāktu ellē. Es ticēšu Dievam, lai nenonāktu ellē. Lai Dievs mani nesodītu. Ok, es viņam paklausu, tāpēc es nāku, es daru viņa prātu. Jā. Bet tas ir pirmais, un man tiešām viņam gribās noformulēt kā tādu vercisku. Caur viņu mēs ejam visi, bērni. Pirmais, kāpēc viņam jāpaklausa, lai pakaļu nedaudz. Jo bieži vien tiešām mēs pa lielai tiesē, tāpēc arī nesen, kā lai saka, šodien bērni, ir mana griba, es gribu, un, kā lai saka, gribās darīt to, ko gribās darīt. Un mēs lielākoties mēs nobremzējam caur kaut kāda veida soda, mēru. Atņemam telefonu, nevajag sīst pa pakaļ obligāti, bet bērns dabūt ciest. Atņemam telefonu, nebūs tev telefons. Atņemam ko? Internetu, nebūs tev internets. Tev ir jāiemācās mani paklausīt. Kāpēc? Ar mēs bērniem labu vēlu. Ja bērni dzīvos izlaidīgu dzīvi, gribēs tikai dzīvos ar to, ko viņi iedomājušies savā prātā, ticiet man, 50 gados čipšu sēdīs un nekur nestrādās. Viņa neiemācīsies aizliegt sevi un nevis domāt un paklausīt vienkārši tam, kas ienāk vienkārši viņu iekšējā būtībā. Ja? Pa lielai tiesai visos grēcīgās dabas, mūsu grēcīgās dabas sekas, tas ir, mēs gribam darīt ļaunu, ne to, kas Dieva prāt. Es zinām, ka gribu. Kompeti noķirt, vēl kaut ko. Būt nolika kaut ko, jā, te nedrīkst ņemt cēpumus, tēvīs, divkalpojumu laikā nedrīkst skrādīt vēl kaut kas. Pirmais, mēs viņus nolikam vienkārši draugi mīļā, paklausīt. Un mēs pirmais, kas ir, ierobežojam kaut kādās lietās, lai viņi beigās svētības var piedzīvot. Izmazgā bērniņu traukus, izslauki istabu. Man nav laika, man nav šitā. Šitā, ja, tas man nebūs. Internet nebūs. Un mēs mācam pievērst bērnu uzmanības kaut kam citam, nevis tikai paši savam prātam. Ja mēs to neiemācīsim bērniem, viņu tālāk arī neaizies. Visa pasaule tādā veidā ir. Tu aizies pasauli, tev vienalga svētības tirgus tad, kad tu nevis savu prātu darīsi kaut ko, bet tu paklausīsi, ņemsi vērā to, ko tev saka darīt. Ir tā vai ne? Tu aizies strādāt, vienalga kādā uzņēmumā, vienalga, kur tev ir boss, tev ir priekšnieks. Viņš tev liks kaut ko darīt. Tu iesi un darīsi to, ko tev lika darīt, bet ja tu dzīvos tikai ar savu prātu, man tā labā patīk, man šitā labā patīk. Ko priekšnieks pateica? Ej mājās. Viss.
Kam tu man esi vajadzīgs, ja tu dari savu prātu, tu nevis man to, ko tu esi iedomājis, ja? Bet tu dari visu pa savam, savēju tikai. Ja? Tā kā, padomām, kā mēs protam paklausīt. Pirmais paklausības līmenis, tas ir verdziskais. Ja? Bauslība, tas ir principā māca un ved mums cauri bauslības prasības, mācīja vienkārši paklausīt labām lietām, pat ja arī negribam. Otrais līmenis. Tad, kad tu paklausi tikai tad, kad tev kaut ko pasaka. Tas ir jaunekļu līmenis. Tas ir tāds bērnišķīgs jau paaugušu cilvēku, kuri pārauguši jau verdzisko līmeni, bet kuri it kā liekas ir gatavi kaut ko darīt un paklausīt. Bet tikai tad, ja kaut ko pasaka. Saprotiet? Piemēram, pasaka kaut ko, nezinu. Pieņemsim, aicinu uz talkām, vajag lapas pagrāt. Nākam visi lapas pagrāt. Ok, tu paņem, ņem vērā un piedalies kaut kādās mums, te pieņemsim mūsu darbā, ja? Kaut kādā šimīs lapas. Tu paklaus. Kāds iegums? Tu kaut kas labs darbs izdarīts, tā ir vai tā? Vai vienalga darba vietā tu aizēji, tu sēdi, kaut ko gaidi, priekšnieks parādās kaut kāds, tev izsaka, pasaka kaut ko darīt, ņem šito, ņem lāpstu, ej rokas. Es varu rakt, un es varu nerakt. Jā, bet es paklausu, es tādu roku. Ko rakt? Un tev pasaka, to rakt, šito rakt. Ok, es eju un daru. Ir tā? Tas saucās tāds kalpu paklausības līmenis. Dieva vārdā ir rakstīts, ka mēs esam viņa kalpi. Ja? Nākošā lielākā no kristiešu daļā, liela daļa, ja? Kas ir jau pāraugušies šo verdzības daļu, saprot apzinīgi, ka Dievam ir svētīgi paklausīt labāk, tāpēc apzinīgi cenšas klausīt un apzinīgi sāk jau lasīt, iedziļināties vārdā un cenšas vienkārši dzīvot pēc tādas paklausības modeļa. Reku, tas ir. Un tad Dievs pateica, un vai mācītājs pateica, iet un paklausa. Ja? Vai tur tikko izskanēja, ja? Sievam jāpaklausa vīriem, sievā dzīvo mājās, tu saka, ēst ir kaut ko, nav nekā, kāpēc nav? Tu man neteici iztaisītais. Vīriem jāpaklausa sievam. Jā, vīriem jāpaklausa, tā vienkārši, ja vīriem jāpaklausa sievam, vēl viena doma. Okay? Jā. Un tad mēs sekojam tādai teokratiskā kārtībai un tikai gaidām pavēlu. Un tad man pateiks kaut ko izdarīt, jā, tad es arī iešu un darīšu. Kad man pateiks kaut ko darīt, tad es iešu un darīšu. Priekšnieks pateiks, izslaukt lūdzu tev darbnīcu. Tu iesi un darīsi. Kamēr tev nav neviena pavēla, sēžu, gaidu priekšnieku, dzeru kafiju, skatos telefonā. Nav nevienas balvas, nav man ko darīt. Vai draudzē arī, neviens neko nesaka. Ko tev vajag darīt? Nav neko ko darīt. Debes valstī vai kaut ko vajag darīt. Nav, neviens man nesaka neko ko darīt. Nav ko darīt. Visi mums te. Man neko Dievs neatklāja. Man nav ko darīt. Atnāk, pasaka, labi, ok, ejam, paklausu, jā. Un tas ir tāds otrais līmenis, kuram mēs augam cauri, tas ir tāds jautājums līmenis. Bet pilnīgais paklausības līmenis ir tāds, ar kur dzīvoja Jēzus. Pilnīgais paklausības līmenis. Bieži vien, un viss tas ir zem vārda paklausīt. Zem vārda paklausīt. Es atsūtīju jums Filipiešiem 2. nodaļu. Ja ir kāds iepriecinājums Kristu, ja kāds mīlestības mierinājums, ja kāda gara sadraudzība, ja kāda sirsnība vai līdzcietība, tad piepildiet manu prieku, turēdamies vienā prātā, lolādami vienu mīlestību, bet vēselēs vienot ar vienu mērķi. Ne strīdēdamies, bet ne tukšā lielībā, bet pazemībā cits citu uzskatītam augstāku par sevi. Neraudzīdamies. Okay. Neraudzīdamies katrs uz savām,
bet arī uz citu vajadzību. Pāvils māca filipiešus, Pāvils māca draudzi, Pāvils atgādina. Ko? Nebūs man. Noklājās atkal? Pietiks. Labi, Pāvils vienkārši atgādina un runā, un atgādina un māca. Pāvils izsaka vārdus, kā vajag draudzē uzvesties, ka vajag mīlēt viens otram, vajag viens otru turēt augstāku par sevi. Un nemitīgi atgādina gan vēstules. Dievu vārdu lasam, atgādina, tad es mīlēšu, man tuvākam vajag piedot. Lai Bībele saka, tad es tuvākam piedot. Sieva vajag paklausīt visu. Labi, Dieva vārdā ir teicis, es paklausu vīram. Es cienīšu vīru. Labi, man vajag mīlēt sievas. Labi, es mīlēšu savu sievu. Es mīlēšu savu sievu. Tāpēc, ka vārdā teici, man ir jāmīl. Es mīlēšu vīru. Es pabeigšu domu. Mēs bieži vien vienkārši iekšēji nesaprotam, un mēs vēl iekšēji neesam apzinājuši, sapratuši iekšēji, mēs kaut kur sirdī vēl neesam pieauguši līdz kaut kādam noteiktam tādam līmenim, kas saucās, kur svētais gars brīdis, tur ir brīdi. Kur tev sirdī kaut kas mājo, tur to labprātīgi. Mīlestība tuvākajam jau nedara. Mīlestība ir labprātīga, labaprātīga. Tevī iekšā dzims, pašam tevī iekšā dzims. Tu bez atgādinājuma dzīvo ar iekšēju tādu dzimuli. Man vienkārši jāmīl. Nevis tāpēc, ka rakstīts kaut kas, nevis tāpēc, ka baidos no soda kaut kāda, bet tāpēc, ka es viņu mīlu. Tāpēc, ka tas ir mans vīrs, es viņu cienu un godāju. Nevis tāpēc, ka man kaut kas teica, ka man jāatrod. Saprotiet? Tas ir pilnīgais tāds paklausības līmenis, ka tu pirmkārt dzemdini no iekšienes savu rīcību. Tu dzemdini no iekšienes savu rīcību. Nevis tāpēc, ka uz draudzi jānāk kaut kas ir un notiek, kā uz mani paskatīs. Man neviens neko nepārmet, es nākušu uz draudzi. Vai nesīšu desmitoties, tāpēc, ka, kā es tā nāku, man kaut kā nē, tikai vienkārši. Vēl Dievs atvešu svētībās atņems, ka tas ir desmitoties un es vēl kaut kā tam uz draudzi atnesu, Dieva vārdā teica, ka atnesu desmitoties, labi, es atnesu desmitoties kaut kā. Bet tad, kad tu dzīvos iekšā šo dzimumu, kungs, tu esi ļoti dārgs, ļoti vērtīgs. Un ir tavi nodomi. Un es sēžu un es domāju par to, kas ir tavs prāts. Un man dzimst doma. Man dzimst doma, es varētu šo darīt. Es tad eju un to daru. Neviens nav pacēlis, neviens nav noslaucījis trepes. Te kaut ko es varu izdarīt. Es pats dzemdinu šo domu, uzņemos atbildību, lai noslaucītu kādu trepi, vai to izdarīt, vai šito izdarīt. Tas ir dziļāks, pilnīgāks paklausības līmenis, un tas ir patiesas mīlestības līmenis. Vakar interesanti, ļoti svētīgs laiks ģimenē. Mīlot sievu, atlaidu viņu pasaulē, meitenes atlaidu pasaulē, redziet, cik es labs esmu. Viņus nenokontrolēju, viņus nenokontrolēju, viņus ļāva viņam atpūsties, mīlot viņus. Tas ir speciāli. Tas ir speciāli, ka tik mēs vaļā. Jā. Nē. Tad vidos, es tik ļoti labs esmu. Mēs mums vai nekusījām. Kāpēc jums pašām vajadzēs ir atkāpot? Tā būtu padoši, mēs cienam, godām vīru, viņš atļāva, viņš mums atklāda. Kā man vispār? Darām, ko gribam. Es tas negribu. Jā, mēs sapratām, jā. Jūs esat mīļas, jūs esat brīnišķīgas, skaistas sievietes.
Bet stāsts. Man dēliņš atbrauc. Dēliņš atbrauc vienkārši, ok, tā ir tev vajag kaut ko palīdzēt. Es neprasīju palīdzēt. Tev vajag kaut ko palīdzēt. Dod. Atbrauc. Ko mēs varam darīt? Mēs tā. Ok, vajadzētu. Mīļo māti, viņi saka, ka vajag ar kopus atzāģies, ārdos atzāģies kaut ko tam. Nu, ok, labi. Es tāds vērts, es paklausītājs, ja man pateica kaut ko, tad es saku kaut ko daru. Bet dēliņš atbrauc. Ok. Atbrauc, ko tev vajag palīdz? Nu, varētu vienkārši šito kaut ko izdarīt. Pats pieteicis. Pats. Uzupurējās, pats atbrauc. Abi divi ar mazdēliņu manēja, viņa dēlu 3 pārējus. Jau tas vienkārši tas ir kaut kas tāds visiem novēl izbaudīt, kad sēž tavs dēls un sēž tavs mazdēls. Un mēs kopā sarunājam. Mēs apspriežam lietas, mēs apspriežam pasaules kārtību, mēs apspriežam sevi. Kad savstarpēji tāda atvērtība, savstarpēji uzticēšanās, savstarpēji viens otru tāda vēl apvēlība ir gluži kā teica, turiet otru augstāku. Kad es cienu dēlu, es varu sarunāties, cienot dēlu, vērtējot un sajūsmināties ar kādām viedokli, ar kādām domām, sapņiem, plāniem viņš dzīvo, es cienu viņu. Un es jūtu, ka viņš ciena arī tās domas, ar kurām mēs dzīvojam. Un te divi, tēvs ar tēvu sēž, un mazdēls var lūkoties, kā savstarpēji cieņa izpaužās. Visiem tur novēl. Pavērās nevienam nevēl. Ko vajag darīt? Ko varam izdarīt? Ko es tev varu palīdzēt? Mēs noņem šitā. Man jau vecuma sindroms parādās. Mana sieva pensionāra. Es jau arī jūtos tā kā pensionāra. Viņa vēl skraida pa lauku. Es jau sev pilnvērtīgs pensionārs. Man neko vairs negribās. Ne dārzā, ne laukā, ne vēl kaut ko tā. Man jau par nastu ir tev iet un kaut ko zāli. Es tā sēžu, un es tagad šito te atbraucam no rīta, mēs te padzēram teikt, un tā vai ejam pazārīt. No ejam pazārīt, bet kaut kā tā bez pavēlēm, degoši, divi, labprātīgi, degoši, griboši kaut ko darīt. Tur dzimst labas lietas. Tas ir iedvesmojoši. Mēs aizgājām. Tik ātri viss tas notikās, jādzanā nekas. Nu paņem šito zemi, Zini, kā maziem bērniem vienkārši. Mēs mācījām, kā Tomasiņu, arī palīgā. Viņam tur negribā, grib mājās. Skatās uz sajūtas, kā man dēliņš savu Tomasiņu audzinā, disciplinēja. Nē, mēs pastrādāsim. Ir savs laiks. Nevis tavas iegribas darīt. Māciet darīt kaut ko vairāk par savām iegribām. Mēs pastrādāsim. Paldies Dievam, mums ar mammu tādi principi bija, mūsu bērni tādā veidā visi ir, nevienam nav dancots pakaļ, pilnīgi nevienam. Visi ir savā laikā dabūjuši piespiedu kārtā darīt kaut kas vajadzīgs ir izdarīt. Un tagad sajūsmē tas, ka viņai pat nav jāpasaka, lai trauks izmazgā, viņa atnāk mājās, skatās un trauks pat izmazgā. Nav jāatgāda. Visaugstākais paklausības līmenis, ka tu kaut ko dari aiz cieņas, aiz mīlestības uz otru. Bez atgādības, bez teikšanas. Tu jau sevi, kad esi uzvarējis, un tu dzīvo jau priekš otru. Tas ir debesu valstības princips. Ok, mīlot māti izdeva pavērt, kā lai saka, mums vajag izmazgāt muižu. Mēs atbraucam šeit, pazāģieši kaut ko, izmazgāt muižu. Neviens nav jāatzinā. Ok, davai, brauc. Mēs izmazgājam muižu. Es tā verciski, man pirmā māte ir jāatzinā.
aizbrauc, izklaidēt, tas man te mūžu jauns. Okay. Mans dēls, viņš vienkārši lido ar mazdēlu. Mazdēlu viņš arī, iedomājies, vecāku sajūsmu, zini, kas vecāku sajūsmu? Skaties, kā mazdēlu viņš arī slotu paņem, un viņam ir 2,5 gadi slotu, mazdēlu to lutu. Tētis mazgā, un viņš atdarina. Yes! Nav teikts, es arī gribu mazais dēls apķert, lai darītu to, ko tētis dara. Es redzu, ko tēvs dara, un es tad daru to pašu. Labprātīgs mans lēmums. Tad rodiet, neko izmazgājam, braucam mājās, sazvanījamies. Mīļās meitenes brauc mājās, jau izklaidējuši, sapūtušās vienkārši. Viņas saka, gribot šādi. Nopēc šitā. Ko darīt? Braucam atpakaļ uz mājām, atkal taisam grilu, atkal cepam šāšliku un tā tālāk. Un atkal, ko mēs vēl te varētu izdarīt? Tā man jau rokas nolēkušās, ko mēs vēl te dārā varam izdarīt? Labi, zāģiem tālāk. Un mēs tur darījām, neviens nav jāatzināt. Tas un šitais un nokalos. Mēs pat zemenes sastādījām. Man bija 30, kas bija pasautījuši augusta zemenēs, 30 zemenes man stāvēt nāca. Es par ko runāju? Tā mēs pat noklājām to saucamo to klēju speciālo, un tad sastādījām. Mums zeme bija sagatavota, jā? Vienkārši padomā par sevi, kādā līmenī ir mana paklausība. Vai es paklausu pirmkārt, baidītamies, lai no soda nedabūtu kaut kādu? Otra paklausība, vai es daru tikai kaut ko labu, tikai tad man pasaka kaut ko darīt labu? Vai es iekšēji dziļāk cenšos saprast, kāds ir mans dabas stāv prāts? Man dēliņš man vienkārši tikai prasa klausies. Ko tu gribi? Varbūt šito vajag, jā? Iet, tu trubas izrauj, šito novāc, un to aiznesam, šito aiznesam, vēl kaut ko. Vienkārši tikai, atlika tikai palūkoties. Dāvidam bija brigāda, varoņi, 33 varoņi, kuriem nevajadzēja teikt, lai kaut kādu ienaidnieku uzdukt uz mietu. Viņiem nevajadzēja teikt, viņi dzīvoši ar viņu Dāvidu. Ko tu gribi? Dāvids sēdēja, savā teltī grūti laiki iestājušies. Būtu baigi labi padzerties no tā sakas, kas tur ienaidnieku nometnē. Vienkārši tikai tā izspļāva domu. 3 vīri. Vienkārši teica, mums priekšnieks grib ūdeni pacerties no ienaidnieku karas. 3. Izlauzās cauri ienaidnieka karaspēku. Nolaidās lejā tur, pasmēlā ūdeni un atnesa ūdeni Dāvidam. Dāvid ķēniņ uzta ūdeni. Viņš neteica, nepavēlēja neko. Labprātīgi dzimušas domas dara brīnumus. Labprātīgi iekšēji dzimusī, kad tu centies saprast, kāds ir Dieva prāts un zinot Dieva prātu, un tu ej darīt Dieva prātu, dzemdina brīnumus. Atraisa Dieva godības klātbūtne, dzemdina brīnumus pie tevis un dzemdina brīnumus caur tevi arī pie citiem. Tu negaidi uz pavēli. Dievs, pasaka, pie kura man slimnieka aiziet? Dievs saka, tu redzi slimo, viņam un lūdzu. Ej pats uzmeklē slimnieku. Dievs pateica jau skaidru un gaiši, ja tu visu pasauli tev vēl visa dzīvē radīja. Vēl kādu pavēlē. Ja tu mīli Dievu, tu tev vienkārši degstās, tu dzīvos ar tādu domu, kuram es vēl pāri pasludināt. Mācītājs neko tu neorganizē, vēl kaut kā nav nekādas idejas, viss te nekas neko nedara. Lai darīt kaut ko. Zini, tu zini Dievu prātu. Ej un dari. Ej norganizē kaut kādu pasākumu. Ej norganizē lūkšanu telpu, nezinu, jau ar lestam. Uzlien telpu, man telts ir, nevajag uzstelt augšā telti, māju, izliec paziņām, nākat šod visi, es par jums aizlūkšu. Tu līdās ekskursāti brauc. Tu vari darīt Dievu darbu. Un sapratiet, tavā alga tev nemitēsies.
Kādas sekas paklausīt? Pagaidiet, es nolasīšu. Tātad neraudzīdamies katrs savam, bet arī uz citu vajadzību. Savā starpā turiet tādu pašu prātu, kāds ir Kristu Jēzu, kas Dievā veidā būdams neturēja par noniecinumu apkaunojumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs. Un cilvēka kārtā kļūdams, viņš pazemojas kļūdams. Un tagad klausies. Kurš cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojas kļūdams paklausīgs līdz nāvei. Paklausīgs savam debesu tēvam līdz nāvei. Kā dzima Jēzus paklausība? Jēzus paklausība dzima tur debesīs. Tēvs teica, ziniet, ka mūsu šitā radība sanāca Tēvs, Dēls, Svētais Gars. Darīsim cilvēku pēc mūsu tēva un līdzīgi. Svētais Gars zinot visas lietas un tā tālāk saka pārējiem. Tēvs saka, darīs. Svētais Gars saka, jā, davai daram, bet viņi atkāpsies, noniecinās mūsu zaimās, iekriksīs iekar ēku un pazudīs. Tēvs saka, jā, ko mēs varam darīt? Un tad Jēzus piesakās, es iešu un izglābšu viņus. Es par viņiem nomiršu, samaksātu visu ceļu, lai viņi būtu glābti. Tā dzima īstā dziļākā paklausība. Kāda alga tam ir? Mēs baudām patiesībā. Jēzus paklausību savu. Kļūdams paklausīts līdz nāvei, līdz pat krustanāvei. Un kas ir? Tāpēc Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes visu un pazemē. Un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam tēvam par godu. Viena alga ir verdziskai paklausībai. Kāda? Kurš var pateikt? Verdziskas paklausības alga kāda? Tu netiec sodīts. Meitiņa, izmazgā traukus. Negribu. Tolīt būs ar žāgāju. Labi. Izmazgā traukus kāda alga? Ko ir paldies? Tu sodi vienkārši nesaki. Tava alga, tu nesaņem sodu. Viss. Atnāk meitiņa vēlas, mamma, ko es varu izdarīt? Meitiņa būtu baigi labi izmazgāt traukus. Vai arī mamma pasaka, ka meitiņa lūdzu izmazgāt traukus. Mums tusiņš bija meitiņa izmazgāt traukus. Ok, meitiņa aiziet izmazgāt traukus, mums uj, paldies, šeit piecīt, būs tev iepriecināt kaut ko samīties. Man rekord meitiņa, vienkārši. Mums bija savs laiks, rekord sēdēt, vienkārši baigi unikāls piemērs. Viņa dabūs kāvē no manis, bet dabūja arī telefonu. Es sēžu kaltē, dzīvoju, viņa vēl maziņa bija, jāparunāja, vēl dzīve nesaprata, jā, vēl nebija apdauzījusies, vēl nebija tik gudra, cik tagad, jā, vienkārši mazs bērns, sirsnīgs bērns. Labs bērns, sirsnīgs bērns. Aritenīti brauktā tāda maza meitiņas, mīļa, maza meitiņa. Vienkārši atbrauc vēl, teikt, nē, var īri teicis kaut kādā sezonā nāk. Viņš saka, ķēdi, ko es te varētu izdarīt? Nu, tu man varētu pusdienas vēst. Viņš katru dienu braukā pusdienas, vienkārši ar vēl braukā. Es sēžu domāju, mani tas sajūsmina! Es sēžu, es domāju, ka viņai bija tāds telefoniņš tāds, LG tāds telefoniņš, jā, tad noslēpēts, viss ekrāniņš vēl kaut kas. Veikļi klausīt, man tu gribi telefoniņu? Nē, man ir labi šitais pats telefoniņš. Man iekšā vienkārši saka, tā nekā nebija manai meitei, par tādu man attieksmi pret mani. Klausies, ot. Es viņai saku, klausies, nē, nekā nebija. Davai tu noskat telefonu, noskat piešu. Man bija milzīgs prieks viņai ar viņas tādu labprātīgu, ar tādu pakalpošanu. Ko tu tikai gribi? Caur viņas savu paklausību, tādu sirsnīgu, viņas vārds manās acīs pacēlās augstāk par ikvienu vārdu. Un cauri visu, ko viņam vēlēs, es viņai tikai izpildu. Pēc tam viņa sāk pretī runāt, tagad jau paskaties,
attiecīgi. Nu, mums tagad saspīlētas attiecības, jā, tagad vairs tik ļoti es vienkārši papasā, ko priekš kādu tev, priekš kādu. Nu, labi, tas tā. Tas tā. Jā, bet tad, kad es vienkārši pasaku uz pavēlu, tad man ir alga. Bet tad, kad kāds dara kaut ko zinot un saprotot, ko vajag izdarīt, patiesībā arī priekšniekus tas viss sajūsmina, darba devējs tas viss sajūsmina, kad redz, ka dara vairāk nekā liek, un neprasa tur algu, un nečīts par to, kamēr man nesanāks, tik man bedarīt. Tad vienkārši tu viņa acīs pacelies milzīgākā autoritāte, un viņš saka, lūdzu, vienkārši, kad cilvēkam var uzticēt kaut ko vairāk. Ir tā vai nav? Un tas taisa šitien uzrakstīts. Un visas mēles atliecināt, ka ieiķušies mums pie tā. Tad, nu, mīļie, kā jūs vienmēr esat paklausījuši, nevis manā klātbūtnē vien, bet tagad daudz vairāk manā prombūtnē gādājot ar bailēm un rebēšanu to pat svētā. Jo Dievs ir tas, kas dod jums gribu un veiksmi pēc savā prāta. Dariet visu bez kurnēšanas un šaubīšanas, lai jūs būtu nevainojami un šķīsti un nepeļami Dieva bērni, sabojātas un samaitātas paudzes vidū. Un tad ir mirdzētu kā spīdekļi pasauli, turēdam dzīves vārdu man par lepnumu uz Jēzus Kristus dienu. Tad es veltīgi nebūtu skrējis, līdz veltīgi pūlējos, bet ja man arī jāizlies savas asinis nesot jūsu ticību pa kalpošanu par upuri, tad es priecādamies kopā ar jums visiem, tāpat arī jūs priecādamies kopā ar mani. Izlasiet mājās šo Filipiešiem otru notu. Pārdomāt. Un pārdomāt par šīm lietām. Saprotiet, Dievs grib, lai mēs iemācāmies kaut kādas lietas, saprotam, iekšēji sevi. Iekšā sevi, savā sirds prātā, savās domās, savās uzskatos, saprotam, kas ir pareizi. Un iemācāmies ticēt. Ticēt uz patiesību. Ticēt uz patiesību nozīmē paļauties uz to, kas manī ir labais. Un es izietu no tā, eju un daru, tas ir maksimālais, tas, ko Jēzus, ko Dievs ir paredzējis mums. Lai Jēzus upuris nav veltīgs, Jēzus upuris nenomira tāpēc, lai mēs vienkārši tā, kā bērgi būdam, lai mēs no elles neizbēgtu. Jēzus upuri mēs esam darīti par viņa bērniem. Caur Jēzus upuri mums dota šī pieeja pie Dievs ar tam žēlošanu un palīdzību. Palīdzību tādā ziņā, ka viņš mūs audzina, viņš mūs veido, viņš mūs uzceļ, viņš mūs padara par saviem bērniem. Mūs audzina atziņā, sapratnē, izpratnē par debesu tēvu, par viņa balstību, par viņa spēku. Lai mēs zinot šo spēku, paļaujoties uz to spēku, es zinu, ka es esmu noticējis, zinu, kas ir patiesība, es eju un to daru, un tad es zinu, ka tas, kas manī ir pareizs, un tad es paļaujos uz sevi, bet tas patiesībā ir drīzāk paļaušanās uz to, ko Dievs ir manī ielicis. Es eju un tā daru, un man sanāk labi, un labprātīgi eju daru. Tas ir maksimums, tas ir tas, par ko Jēzus nomiris, tas ir tas, ko Jēzus ir atbrīvojis ar savu upuri priekš mums, lai mēs tajā dzīvot. Bet ceļš uz to neizbēgami. Pirmais līmenis. Dari kaut ko labu, lai nesaņemtu sodu. Otrs, dari labu, kad tev saka kaut ko darīt labu. Un tad, kad tu iemācīsies šīs lietas izdarīt, tu vienkārši droši izdarīsi tās lietas tālākajā, kuras ir, ka tu labprātīgi ieraudzīsi, ko tu vari darīt. Un tur ir, bet katram paklausības līmenim ir sava alga. Pilnīga alga ir labprātīgai dievprāta pildīšana, ka tu dedz ar Dievu nodotu. Tāpatās kā Jēzus dara. Viņš neprasīja tā, man šito dziedināt, vai šito nedziedināt. Viņš gāja un dziedināja. Es eju un daru to, ko es redzu debes tēvu. Redzēju debes tēvu daru. Pa jūsu
izstaigāt, mironis dziera augšām cēlā, ļaunos garus izdzina, pastināt debesu valstību šeit uz zemi. Ūdeni vīnā pārvērtās. Tas ir dots mums. Tāpēc mēs šeit esam, mēs to mācāmies, visu soli pa solīti, lai to apgūtu visu. Iesiet arī karogu, uzvērt visu ienaidnieku. Tu dodies pretī uzvaras apziņas pilns. Lai svinētu uzvaru. Sadar kādām, parādi, ka vari sadar kādām. Pēc tam tikai samīļojumus. Piedod, vai varēja. Nekā personīgi, tas ir tikai sports. Ok, tās pateicamies Tev par žēlastību, tiešām turā mēs varam dzīvot. Tās sveitī katru vienu, sveitī katru vienu no mums un paldies mums aprasēties. Gars, Tu esi mums dos, Tu patiesības gars, Tu skaidro, Tu apskaidro, Tu stiprini mums sirdis, mums iekšē cilvēku. Jēzus vārdā. Palīdzi mums Tevi dzīvot un saprast šīs lietas. Mēs Tevi lūdzam un pateicamies. Un svētīt ziedojumus, kurus dod mums spēku, sagādāt labklājību, mums 10. tiesas, kuras mēs varam pienest Tev, Tavā priekšā, Jēzus vārdā. Mēs pateicamies Tev par to spēku, ko Tu mums dod, lai mēs ar to darbotos šeit uz zemi. Gudrības, fizisko, gribas spēku, atziņas, ticības spēku, brīnumdarīšanas spēku, pārgubis Tev godības klātbūtnes, Tev spēka mērs, kas parādījās Jēzu Kristu, to var izmotināt no mirušajiem, kas mājā mūsos, kas pateicamies Tev par šo potenciālu. Māci un iemāci to atbrīvos atgriežoties ar kodēļ. Jēzus vārdā. Un tā atdotināt Tevi. Jēzus vārdā. Un viss teica,